Redzēsim Daugavas lokus. Nāciet, lūdzu. Jo, ja jūs esat Krāslavā un neredzējuši Daugavas lokus, tad jūs sanāk, ka nemaz neesat bijuši Krāslavā. Pašā vasaras pilnbriedā Latvijas senioru kopienu apvienības biedri kopā ar mūsu ukraiņu draugiem viesojās vienā no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijā – Krāslavā. Ceļā mūs gaida tradicionālā kafijas pauze, Krāslavā Plātera pils apskate, tomēr svarīgākā šoreiz ir viesošanās Krāslavas senioru skolā. Šodien mēs esam Krāslavā. Sabiedrības integrācijas fonda ietvaros mēs sen jau bijām ieplānojuši tikties ar Krāslavas senioru skolas dalībniekiem. Mēs esam priecīgi, ka mēs varam ar senioru skolas dalībniekiem un viņu vadītāju Tatjānu Azamatovu būt kopējā projektā trešās paudzes universitāšu tīkla ierīkošanai un ieviešanai Rīgā un visā Latvijā. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka mēs esam pie viņiem ciemos. Bija ļoti patīkami, kā Taņa pastāstīja mums par savas skolas darbību. Mēs arī cenšamies aktivizēt seniorus, lai viņi iestātos sabiedriskas norises. Krāslavas dienas centra zālē noklausāmies Krāslavas senioru skolas dibinātājas Tatjanas Azamatovas stāstījumu par skolas tapšanu un darbu. Sākam ar to, ka pensionāru biedrības pasākumā, ballītē, mēs aicinājām cilvēkus aizpildīt anketas. Un tā anketa sastāv no 3 jautājumiem. Tur bija 3 jautājumi. Pirmais jautājums, vai jums ir vai jūs esat seniors, vai kā jūs sevi uzskatāt, par ko jūs sevi uzskatāt? Vai jūs esat pensionārs, vai seniors, vai vienkārši vecākā gadagājuma cilvēks, vai kaut kas cits? Tas bija pirmais, ievada jautājums. Tad otrais jautājums bija, vai jūsu vecumā jūs uzskatāt, ka jūs varat apgūt kaut ko jaunu, uzzināt kaut ko, iegaumēt kaut kādu jaunu informāciju vai prasmes? Un trešais jautājums, vai jūs piekrīstu, ja būtu tāds piedāvājums, mācīties, ja? Tā kā atnākt uz nodarbībām, uz lekcijām, burtiski uz skolu. Un mums atbildēja diezgan daudz cilvēku, un tie, kuri piekrīta, viņi iedeva mums telefonus, un mēs ar Raimondu Lazdu, viņš bija viens no senioru skolas dibinātājiem. Mēs organizējam pirmā tikšanās notika, bet tur atnāca tikai viena sieviete, tikai viena no tiem, kuri piekrīta. Un viņa atnāca ar savu draudzeni. Un tās bija pirmās 2 sievietes, no kā sākas vispār senioru skola. Bet, protams, mēs turpinājām runāt ar cilvēkiem, piedāvāt, un kaut kādā laimīgā ceļā mēs nonācām uz Krāslavas novada bibliotēku un izstāstījām savu to konceptu, savu ieceri, un mums ļoti atbalstīja bibliotēkas darbinieki, un tieši bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, un viņa piedāvāja tieši bibliotēkas telpas, lai mēs dibinātu šo pasākumu senioriem. Un kopš tā laika mēs arī atrodāmies pilsētas Krāslavas bibliotēkas telpās, un vienu reizi nedēļā mēs strādājam ar senioriem. Krāslavas pieredzes iedvesmot, savu senioru skolu izveidoja arī Kuldīga. Vecāka gadagājuma kuldīcnieki to patiesi novērtē. Šodien, esot šeit Krāslavā, Krāslavas senioru skolā pie Tatjanas Azamatovas, tas tā kā visu atsauc atmiņā. Tajā reizē es nebiju klāt pat, jo tika runāts ar Kuldīgas novada pašvaldību un vēl ieinteresētiem cilvēkiem, bibliotekas vadītāju, senioru padomes vadītāju.
Es tajā laikā biju aizgājusi no aktīvā darba un es atrados Anglijā. Tad, kad atbraucu no Anglijas, tad arī šis jautājums tika ar mani runāts un tika piedāvāta šī iespēja veidot. Es arī piekritu, cik visu laiku aktīvi strādāts darbā, strādāts ar cilvēkiem. Tad arī nodibināju biedrību, Kuldīgas senioru skolu, tā arī saucās. Un 19. gada 9. janvārī mums bija pirmā sanākšana, kad arī Tatjana bija ar mums un prezentēja savas skolas darbu un arī runāja par to, cik nepieciešams ir šodien senioram mācīties. Un jau vairāk tāpēc, ka sabiedrība krasi noveco un lai mazāk būtu raižu veselības aprūpei. Šis ir jautājums tiešām, kas ir nepieciešams šodien, par kuru ir jārunā. Un tā mēs nodibinājām šo skolu un strādājam jau 6. gadu. Mūsu kopējais mērķis ir daudz ambiciozāks. Tā ir 3. paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā. Toreiz, kad es gatavojos aizstāvēt savu magistra darbu, es atklāju vienkārši veselu tādu pasauli, ka ārzemēs ir senioru universitātes vai 3. paaudzes universitātes jau ilgu laiku. Kopš 1973. gada darbojas tādas iestādes. Bet ne Latvijā nevienas nebija toreiz, un, protams, es nezināju, vai kaimiņu valstīs arī ir vai nav. Ļoti ir ierobežota informācija toreiz man bija, un tagad mēs zinām, ka šī kustība ir ļoti izplatīta Polijā, vienā no bijušās PSRS bloka valstīm. Un Lietuvā ir ļoti, ļoti attīstīta šī kustība un Igaunija. Un vēl ko mēs zinām, kā Portugāli ir vesels tāds atsevišķs tīkls, Rutišs tas saucās. Tas jau ir senioru universitāšu apvienība vai asociācija. Viņam tur ir savā likumdošanā, atsevišķi, atšķirīgā no Latvijas, bet tur ir ļoti, ļoti tas pakalpojums pieprasīts no senioru pusēs. Tātad no visas šīs informācijas mēs secinājam, ka Latvijas seniori ar ko neatšķirās. Vienkārši tā sanācis, ka nav piedāvājuma, nebija līdz 2015. gadam. Un tad pamazam mēs toreiz mēs sākam ar Raimondu popularizēt šo kustību. Un, protams, ka daži cilvēki atsaucās. Un šodien es stāstīju, kā Kuldīgas senioru skola tika dibināta jau 19. gadā. Arī Ikšķeles senioru skola dibināta, ja nemaldos, 20. gadā. Tā kā jau pamazām veidojas šo skolu kopums. Un, protams, ka nākamā loģiskā doma būtu apvienot gan skolas, gan universitātes. Šeit es domāju senioru universitātes, kurās dibinātas pēc portugāļu parauga. Mēs izstrādāsim rokas grāmatas un vadlīnijas tiem, kuri grib savu skolu dibināt. Tad mēs konsultēsim, katrā reģionā būs konsultatīvais centrs, kurā strādās un konsultē tie cilvēki, kurus mēs apmācīsim, kā būt konsultatīvām centrām reģionā. Tātad projektā ielikts ļoti daudz kas, mēs tagad esam mūsu darbā pa vidu. Bet pagaidām mēs līdzīgi kā katru gadu organizējam senioru skolu klausītājiem izglītojošas ekskursijas uz dažādiem Latvijas novadiem. Arī tā ir iespēja uzzināt daudz jaunu. Un kad viņš pasaka vārdu velns par auļu, tad kalpotnē muļķi tāda iedama garām,
pārbaudīsi, vai slēgi ir aiztaisīti, un padevusi ar sveci nepareizu signālu. Tā ir ļoti laba pieredze. Mēs pie Tatjanas Azamatovas esam otro reizi, mēs kā Kuldīgas senioru skola. Un, protams, ir daudz kas mainījies. Un uz šodien jau viņi ir tieši atsevišķi jau no iepriekšējās biedrības nosaukuma 5 airi. Viņi ir biedrība Krāslavas senioru skola. Un darbības virzieni ir apmēram palikuši tādi, kā bija tajā reizē. Bet interesanti ir atkal vērot, nomainījušies arī apmeklētāji un kļuvuši ir vairāk. Tagad tas dod daudz, bet nav jau tā, ka vasarā šis skolas darbs apstājās. Nebūt ne. Tās tiešām ir šīs ekskursijas, tā ir izzināšana, uzzināšana ārpus telpām. Un mums ļoti aktīvi ir šis te Boris un Ināras Tetereva fonda darbs viņa programmā Pats savam saimnes galdam, kur seniori strādā savos mazdārziņos. Un arī šogad mums bija Darīsim paši apmaksāts finansiāli projekts, kurā mēs izgatavojām kastes, jo mums ir arī pašiem tagad sava telpa. Ventspils ielā 16 un izgleznojam mūsu pagalmu. Un mums tur ir garšaugu un ārstniecības augu kastes, kurās ir iespējams jebkuram iedzīvotājam, kulvidzniekam vai viesim nākt un paņemt to, kas viņam tajā mirklī gribas. Bija interesanti paklausīties. Mēs viņus uzaicinājām ciemos pie mums arī oktobrī, kad mēs varētu vairāk pastāstīt par mūsu darbību. Protams, viņi arī drusku dzirdēja, ko mēs darām. Tā kā senioru skolas, tas bija tas viens no galvenajiem mūsu projekta iemesliem, kāpēc esam Krāslavā, bet būt Krāslavā un neredzēt visu kaut ko citu, tas būtu liels grēks. 21. Krāslavas dienas centru aplūkojam ar lielu interesi, jo savā ziņā arī mēs esam pielikuši roku tā labiekārtošanā. Mums bija šodien arī prieks iepazīt to vietu, kur mēs pagājušajā gadā, pateicoties Delfīnu grupas atbalstam, mēs varējām palīdzēt, iekārtot. Tas ir ar materiāliem, ar spēlēm, ar pūzļiem. Dienas centru Krāslava, kas tika nodibināts un tika atvērts senioriem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Un tātad varētu teikt, ka mēs to aprīkojam. Tagad mēs redzējām, kā tas dzīvē ir. Un bija ļoti skaisti ar Daci vadītāji un ar tikties un arī iepazīties arī ar Krāslavas sociālā dienesta vadītāji. Tā kā mums bija tāda ļoti piepildīta diena. Mums ir ļoti maziņš dienas centrs, ir paredzēts 10 cilvēkiem, bet ir daļa klienti, bet tomēr nāk kopā arī gan radinieki, aprūpētāji, ģimenes, pat bērni. Tā kā mums bieži vien savācas, vairāk nepateikšu tieši cik. Bet mūsu iepriekšējā sociāla dienesta vadītāja, kur šobrīd jau ir nopelnītajā pensijā aizgājusi pa šo laiku, viņai atrakstīja Lilitas kundze un prasīja, vai varbūt tieši senioru jomā ir kaut kas, ko varētu atbalstīt un kur ieguldīt naudu. Un tajā brīdī mēs tieši no nulles organizējam savu centru, deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Un mūsu vadītāja vieta, tad es domāju, ka varētu novirzīt to palīdzību pie mums, lai arī mums varbūt nav tieši tikai seniori, mums ir dažādu vecumu cilvēki ar garīgiem traucējumiem, mūsu klienti. Bet jā, mums ļoti noderēja šī palīdzība, protams. Dažādas positīvas. А то мы составляли, что составляли. Bija ļoti dažāds inventārs. Kā jau Lilitas kundze teica, garš saraksts. Tur tā skaitā šuja mašīna, cepeškrāsniņa, tur galda spēles, pūzles, mākslas, preces.
rokdarbu preces, nu jā, lielās spēles, ko ārā izmantot, un vēl mūzikas instrumenti. Jā, tā kā, nu, tas bija tāds sargs. Nu, fizioterapeitiskās arī drusciņa lietas. Nu, mums tieši uz to daudzveidību izgājām, lai katram cilvēkam būtu savas kaut kāda interesēm un vajadzībām atbilstoši, ar ko mūsu centrā nodarboties. Tas bija kā ļoti labs grūdienis mums noticēt sev, ka mums viss izdosies, un arī, ka klientiem, kuri tikko ieradās pirmajā reizē, viņiem ko parādīt, ar ko viņus piesaistīt. Nu, ka nebija tikai tukšas telpas un apsolījumi kaut kādi, bet reāli viņi redzēja, ka ka centrā ir interesanti, būs ko darīt un bija ko apskatīt. Un, tieši to āķi, lai viņi vispār gribētu nākt pie mums, jo viņiem jau nav spiesta lieta to darīt. Aizraujoši ir arī Grāfa Plātera pils komplekss un Krāslavas vēstures muzeja apskati. No skatu laukuma pie pils pavērs fantastisks skats uz Daugavas lokiem. To tiešām ir vērts redzēt. Pēc pastaigas pils parkā seko pusdienas restorānā ar zīmīgo nosaukumu Fon Bubert un jūlija jubilāru sveikšanu. Viņa ir piedzimusi dienu veca vai jauna. Viņa jau kaut ko saprot no dzīves. Jautrāk? Katru dienu jautrāk? Jā, tā ir vīriešu vārds. Pati Krāslava ir skaista, un mēs esam ļoti saulainā dienā. Un pie reizes mēs sveicām arī savus mīļos seniorus, kam bija jubilejas. 3 seniorus sveicām, bija dejas un bija skaista diena. Tas ir jāsaka grūti atbildēt kādas sajūtas. Tas burtiski ir jāizjūt, jo ir vasaras pilnbriedis. Esmu dzimusi vasaras pilnbriedā un esam Krāslavā, un šodien man bija tas pārsteigums, mana sveikšana dzimšanas dienā, mani izdancināja ar dāvanām, ar labiem cilvēkiem apkārt. Un atceros arī pagājuši gadu tā bija. Tas notika Mazirbē. Tas bija Mazirbē, bet pa visu tomēr man ir jāpateicās, un es abrīnoju tos cilvēkus, kas šo visu organizē. Un ar tādām dažādām idejām. Tas nav tā kā aizbraucam tur un neko, ja? Bet katru reizi mēs braucam uz citu vietu. Katru reizi tiek sveikti citi cilvēki ar citām idejām, ar apskates objektiem. Liels paldies visiem organizētājiem un senioru apvienībai. Tomēr Krāslavas pils īpašā odziņa vēl gaida. Tā ir unikāla porcelāna lēļu galerija, kurā uz apmeklētājiem noraugās teju 1500 porcelāna daļļavu. Krāslavā mums stāstīja par muižu kati atjaunotu un arī, kas ir bijuši pirmie agrākie tie īpašnieki muižā. Ja? Un tagad faktiski man visvairāk iespaidojas šis muzejs, Leļu muzejs. Ja? Tas ir kaut kas vienreizējs, tur apbrīnojami. Tā cilvēka pacietību un uzņēmību visu to sagatavot un darīt tādas tik smalkas lietas. Es pat arī esmu rokdarbniece, ja, šo un to daru, bet tik smalkus darbus nav vai nevarētu uzņemties. Man ļoti patīk, mēs daudz ko iegūstam, uzzinām daudz ko jaunas, ieragam jaunas pilsētas, visu apmeklējam visādas pasākumus. Tiekamies ar senioriem, var uzzināt daudz ko jaunu, atpūsties, gūt jaunas iespaidas. Senioriem dzīve sākas pēc 60. Baudīsim dzīvi. Un mēs redzējām Plātera pili, redzējām pils telpas un muzeja telpas. Interesanti kolekcija, leļu kolekciju mēs apskatījām. Tad mēs arī aplūkosim
apskatīsim, kā ir Kraslavā ir katoļu baznīca, kas ir, nu, jāsaka, laikam tāda līdzvērtīga tādai svētvietai kā Aglona. Ļoti, ļoti sena, skaista baznīca. Baltajā, majestātiskajā Krāslavas Svētā Ludviga Romas katoļu baznīcā mūsu ukraiņu draugi no sirds lūdz Dievu, lai Ukrainā ātrāk beigtos karš, un saka paldies, ka Latvijā var dzīvot zem mierīgām debesīm. Когда началась война, мы выезжали с сыном в Днепропетровскую область. Вот. У меня сын шахтер, он там остался. А у меня вот по воле судьбы и по Божьей воле, вот слава тебе, Господи, я верю все-таки в чудеса, которые происходят на этот момент. Нашлись вот люди, знакомые, мои знакомые люди, которые ехали в Ригу. В Риге у меня живет родная тетя по отцовой линии. И вот получается, я приехала, они мне привезли бесплатно. И в Риге за эти 2 года, что я вот живу, вот, я очень благодарна Латвии, благодарна Богу, что Он меня привел именно сюда. Знаете, как говорится у нас, не было бы счастья, так несчастье помогло, понимаете? Я столько попутешествовала за эти 2 года, сколько городов, сколько всего. И вот сегодня мы находимся в этом красивом городе Краслава. Вот такое путешествие, такая погода чудная. Jautājam arī, kāda ir Ukraiņu iespaidi par Latgales pierobežas pērli Krāslavu, un esam priecīgi, ka atbildes sākums skan latviešu valodā. Es esmu no Ukrainas. Tagad es dzīvoju Rīgā. Es mazliet runāju latviski, es mācos latviešu valodu. Мы ездили, были Кулдиге, Мазербе, Добеле, Резекне. И вот сегодня мы в этом прекрасном городе Краслава. Нам очень понравилась экскурсия, очень красивый город, красивый замок, а музей фарфоровых кукол, это вообще это чудо, это очень красиво, очень, мы все довольны. Огромное вам спасибо за все это, за то, что мы, во-первых, вы душевный народ, вы нас хорошо приняли, не только материально помогаете, я же говорю, язык и культуру, и мы можем изучать культуру, у вас и всякие интеграционные курсы, и вот эти вот экскурсии. В общем, за все вам огромное спасибо. Мы желаем жителям Латвии, я лично желаю только мира и процветания. И man patīk Latvija, tāpēc kā tu dzīvo labi cilvēki.